Izrādās ChatGPT sajauka prātā, ja tam uzdod ļoti vienkāršu jautājumu. Vai ir tāds jūras zirziņa emoji? Paskatāmies. Jā, ir jūras zirziņa emoji, bet patiesībā tas ir zivtiņas simbols. Savukārt, tad viņš pēkšņi labo. Nē, precīzākais ir korālis. Nē, pareizais nav. Tad viņš lai precizētu. Nē, precīzi. Pārbaudīšu. Nē, pareizi. Nē, atbildi ir. Nē, cits pareizi. Un viņš tā iet. Un viņš tev katreiz parāda kaut kādu jaunu variantu, kas tikai ir īstais. Tad viņš pārdomā, saka, nē, nav pareizais. Oficiālais pareizais ir šitāds. Tad viņš atkal pārdomā. Atvainojos. Tagad ir īstais pareizais. Jūras zirziņš ir. Nē. Oficiālais šitais. Viņš rāda vienas tās pašas ikonas, bet atkal nekas nav pareizi. Atvainojiet, īstā atbilde. Un viņš tā iet, un viņš pat nebeidz. Parasti ir tā, ka tu uzdod tam jautājumu, un pēc kāda laika vienkārši apstājās. Nē, viņš tikai iet. Man burtiski bija jānospiež stop poga šeit, lai viņš beigtu man rakstīt. Tad kas šeit notiek? ChatGPT patiesi tic, ka tāds jūras zirziņa emoji eksistē, bet tas neeksistē. Kāpēc viņš domā, ka tas eksistē? Jo no datiem, ko tas atradas internetā, tas izvērtēja, ka tam ir jābūt. Un katru reizi, kad es mēģinu tādu uzzīmēt, tas uzzīmē vai nu vienradzi, vai nu kaut kādu jūras dzīvnieku, kas nav jūras zirziņš, un tāpēc tas sev atkal labo, tāpēc es iekļūstu šajā mūžīgā ciklā. Izmēģiniet arī paši un paskatiet, kā jums gāja komentāros.